piesakas. Tad, ziema jau ir klāta. Pirmais sniedziņš. Šodien ir, kas mums par dienu, šodien ir sestdiena. Uz šo pirmdienu līdz trešdienai arī daudz vietas sola sniegu. Kalifornijā kalnos arī 3 dienas ir sniegs un naktī temperatūra būs līdz, man liekas, pat kaut kādiem -5 grādiem. Tad jau sāksies ķēdes. Tas viss, kā saka, pārējais. Ziemas braukšana sāksies. Īsāk sakot, būs ziemas braukšana. Tā, mums man diezgan smuki tā. Smuki apsala. Mazlietiņ arī ir apsalis sniegs uz spoguļiem, bet vairāk jau ķerās pie loga. Es domāju, tūlītās es no kalna nolaidīšos, iebraukšu Jūtā un arī viņš pāries. Kāds vējš ārā? Sanes uz sānu mani. Iebraucu pašlaik Jūtā, nevedas šeit no kalna lejā arī baigi stiprās vēja brāzmas. Tas viss skratās pilnīgi no vēja. Priekšā balti saules lauki redzās tālumā. Pasties, kāds vējš tur izdarās. Redzēs, kas tur priekšā mums arī visa pamale tāda tumša izskatās. Skatījos laika ziņās, ir kā lietus bija. Nebija nekāda sniega, nekā tikai lietus. Redzēs, kas tur. Kur uzraksts uz zīmes, kad 50+ jūdzes stundā vējš, kuras uzmanaties. Brauciet uzmanīgi. Es mazliet iebraukšu parkingā, tūlītās man vajag apstāties, sataisīt 30 minūšu pārtraukumu. Braukšu tālāk. Tur, kad sākas sauleslauki, tur pilnībā atvērti visi lauki. Es domāju, tur noteikti vējš jutīsies diezgan labs, jo viņam nav kur aizķerties, kalnu nekādu nav. Viss ir atvērts vaļā laukiem. Tad es domāju, tur diezgan sāniem vējš būtīs vēl tāds riebīgs. No sāna būs vējš tieši sānā. Man krāva bišķīti smaga. Svars tomēr ir, tad, vēl jau daudz maz kaut kā jau būtu pavisam viegliņa, tad jau pat stātos nebraukt nemaz nekur tālāk. Pasties kāds vējš. Lūk, pilnībā uz sāna. Es kā pārā aiziet uz dušu, es nevaru attaisīt durvis. Es pašlaik spiežu no visa spēka durvis vaļā, lai attaisītu ārā nenormāls vējš. Es nezinu, kā es paiešu. Vienkārši nevaru pilnīgi atgrūst durvis vaļā. Es iestrēgu. Kā lai izkāti ārā, klausiet. Skaties, bailes durvis laist vaļā. Aizcirtīsies. Vienkārši vējš. Aizcirta. Aizcirta vienkārši vējš durvis. Es eju arī tā, mani uz priekšu ten. Pilnīgi. Vienkārši paiet nevaru gast. Šitais viesulis ir centrālā bijis, kad nevarētu attaisīt turēja vaļā durvis, ja vējš tik stiprs. Aiziešu paskatīsimies, kā koki izskatās. Šitais nabadziņš turās vēl neko. Pasties brāzma uzpūta.
pilnīgi trakums. Pasties, kas te garās. Pasties, kas te notika. Tur fūri neapmeta, tur vienkārši vagoniņš ieskrējās fūrē. Es domāju, fūri no vēja apmeta. Tur vagoniņš, tās saucamās biotvotas, ieskrējies kaut kādā veidā pilnībā iekšā fūrē piekabē. Makums neredzēja mašīna piekušā palīdus vai ne. Viņam sveiki veselības. Tā, kungs svari iedos, svari. Zaļo gaismu lido, braucam garām. Tas ir labi. Zaļais gaismas mums piecēm. Ārā vispār tāds laiks sākās ļoti stipras vējš joprojām. Lietus vēl sāka rīt. Tumsiņa tāda jau uz 7 vakarā un jau tumsiņa. Es ceru, ka lietus drīz pāries. Pagaidām jā, ļoti kraņķīgs laiks, šausmīgs vējš. Spūri visi protās. Pārbauda fermeris lopus. Laikam govis viņš vetvē buļļus, varbūt kādus. Pazaudēja kaut ko. Iet pārbaudīt, piekabē skatās, vai viss kārtībā. Citreiz cūkas pārvadā arī ar tādiem vistas ir redzēts ar mazliet savādākiem vagoniem. Es domāju, viņam visdrīzākais, ka te liela lopi ir iekšā. Te jau pa Nebrasku ļoti bieži šitādus var redzēt. Ir jau arī pa citiem štatiem, ar kuru viņi bieži redzās. Bet tieši pa Nebrasku, man personīgi kaut kā vienmēr biežāk sanācis ir redzēt. Viņiem, man liekas, ātrums nav rakstīts. Viņi parasti, teiksim, tur ir ātrums uzlikts uz kaut kāda 100, 120. Viņi nesāšas uz visi 130, man liekas, tik cik spidometrs atļaujas, cik viņi brauc, jo, vasarā viņiem nezinu kā ziemā, bet, vasarā vajag ātri braukt, jo, taču tomēr tas lopiņš svaru un visu zaudā un mokās, ir sevišķi, ka tie karstumi ir. Mēs kaut kad bijām sastrēgumā lielā sēdājām un par rāciju dzirdēju, kā divi šoferi runāja, kas tieši lielopus vilka. Viņam pat tukša tā piekabe. Viņš saka, kad vajag tikt tur, kur būtu caurvējš, jo mēs bijām Nevadā tūkstnesī iestrēgā. Viņš saka, vajag ātri tikt tur, kur būtu mazliet kaut kāds vējš caurvējš, jo saka, savādāk tie lopiņi nobeigsies. Tad, godīgi sakot, es vēl nereizi neesmu redzējusi, lai viņus būtu policija apturējusi kaut kur ceļa malā par ātruma pārsniegšanu. Jo, krava viņiem tāda mazliet, kā teikt, atšķirās nekā to, ko mēs vedam. Lai lopiņi nemokās un pēc iespējas ātrāk nogādāt viņus tur, kur viņiem jābūt ir. Apstājos pārtraukumā. Vajag aiziet pārbaudīt, lai mums viss būtu kārtībā ar riepām. Es jau viņus bišķi padaudzīju, tad, kad apstājos no sākuma pārbaudīšu vēlreiz, lai viss būtu labi.
Ārā vējš ļoti stipras. Kukurūzas lauks. Šitais ir laistīšanas iekārta. Kukurūzas laukiem viņi pārbīdās un pat tur, kur nokārušās tādas ūdens iet spricā. Tāda lūk laistīšanas iekārta kukurūzas laukiem. Vēl jau kukurūza nav novākta. Tagad pašlaik tas laiks, tad, kad sāk visu vākt. Nost kombaini un traktori pa ceļiem braukā. Un te vēl nav paspējuši novākt. Tā, te man viss it kā kārtībā. Es ievēroju kolēģiem, kur blakus gan kaut kas nav kārtībā. Nokritušas ir līnijas gaisa šlangas, tās teikt, kas ir priekš bremzām. Es viņam tā kā gribēju pieiet pateikt, bet varbūt cilvēks nezina, bet viņam skatos, tur visi aiztaisīti. Loki ciet, laikam guļ negribās. Cilvēku īpaši celt, varbūt viņš arī zina, nezinu. Bet, cerams, kad ieraudzīs, tad, kad izbrauks. Tā, iešu es tālāk, jāpadzer tēja, mazliet jāuzēt kaut kas, un tad jādodas tālāk. Tā, vajag uzpildīties. Mēģināšu kārtīgi ārpusē. Parasti nestrādā. Skatīsimies, kas mums būs tagad. Tāpēc arī nestrādā. Tā. Un cik tad mums uz doto brīdi dīzelis 3,59 centi neredzās kamerā. Tas ir par galonu. $3,3,5. Strādās vai nē šoreiz. Domā, kamēr viņš domā, es parādīšu, tikko nomazgāju mašīnu, iebraucu tīra, skaista, visa spīdīga, vāciņš joprojām nav salabots, man nekas. Ir domā. Šo uzlīmīt arī vajadzēs man noplēst, jo man ir uzlīmēta šeit speciāli. Dzelzītus kā smuki var līmēt. Un ko mēs domājam tik ilgi? Kas te notiek? Halo! Vajadzēja enter piespiest. Tā, mums nevajag. Atpūvas arī paņēmu. Atkal domās. Super, izgāja. Man jau tur bija palikuši daži kaut kādi koloni tikai iekšā. Tīra, skaista. Nomazgāju tikko. Tūlītās nāks ziema. Atkal viss būs netīrs. Tā. Šeit es vēl neesmu paspējis neko ielikt. Tikai eļļa ir, tur antifrīz man. No iepriekšējās fūras neko vēl nepaspēju pārnest. Griepas līdz būtu kārtībā. Man tur iepriekšējā fūra paliek arī šādas tādas saslaigas, ko vajadzēs pārnest uz šejieni. Viss kārtībā. Jāņem arī ir.
gājuši ārā joprojām. Nekaidīgi negrib pāriet. Visu, principā, cik reisu braucu, tik ārā ir vējš. Riepām arī viss man kārtībā. Paskatīsimies, cik man te ies. Šitās mazās pākas uz iepriekšējās fūras man bija daudz lielākas pākas. Viņas kaut kur šitā man beidzās šitam te, a tās beidzās līdz pašam tam te gāja. At, kur sākums var redzēt, šeit beidzās. Maziņās, nu kā maziņās, nu. Ja es uz iepriekšējos varēju, teiksim, uzpildīties pat reizi 2 dienās, tad ar šitām es pat varu droši pildīties 2 reizes dienā. Paskatīsimies, cik ielien man tur kaut kāda liekas piešķīt mazāk par 1/4 pākas pie. Paskatīšos, cik ielīdīs. Pagaidām 654 litri ielīda. 173 galā, tas ir 654 litri. Paskatīšos, varbūt, ko man ielīdīs, pišķīt varēs ieliekt. Lai tieši tā pilnāka būtu. Es domāju, labi būs. Tā jāielē man atkal vēl ir. Un gan daudz nevajag. Es domāju, pāris litriem es apiešos. Tā. Izpildījos, nomazgāju mašīnu, nopirku ziemas lopu šķidrumu. Tā, var braukt tālāk. Man laikam uz pulksteņa pārstojā Sana. Kaut kādas 4 stundas varu braukt. Tā, rītā man pēdējā maiņa paliek. Tad es būšu Kentucky jau. Un tad arī otrdien uz mājām izbraukšu. Aizbraukšu pēc kravas un došos atpakaļ uz Kaliforniju. Kolēģīts arī parkingā stāv. Brauksim reizē uz Kentucky. Viens mūsējs tikko aizbrauca jau. Piebraukšu, pagaidīšu otru. Riposim reizē lēnāk. Nu, es jau jautrāk reizē. Tikai viņš izčamāsies. Viņš izbrauc. Kamēr viņš izbrauc, kamēr viņš izčamājies. Nu, mēģināsim pagaidīt. Viņš brauc ar ledusskapi šoreiz. Šitā te viņa fūra ir, kur ledusskapis viņam. Bet krava tāda pati kā manējā. Tā. Mēs arī paskatīsimies, ko viņš tur izčamājās jau vai nē. Baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay. Prendimos, apagamos. Arriba y abajo, ay. Prendimos, apagamos nunca. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos.
Latvijā zemes ceļi pat nav tik traki kā Sentluisā. Asfalts cauri lieliem pilsētiem šausmas. Ne tikai tev var riteņi nokrist, te viss vienkārši var tev apvirt kost. Kāpēc neremontē ceļus? Nesaprotu. Vispār pēdējie kaut kādi, laikam, 2-3 gadi vienkārši ceļa kvalitāte ir šausmīga, teiksim tā. Vienkārši nenormāla. Tas nav šitāda valsts, tomēr attīstītām, tas nekais, bet, no ceļa tas ir ārprāts. Vienkārši ārprāts. Brauc citreiz, dusmas pilnīgi nāk, tāpēc, ka viss tas tev, kā saka, nervu sistēmai, tev ir krata visu laiku brauc, tur kaut kas nokrīt aizmugurē. Šitās fūras vēl man bišķī tā mīkstāk, tas nejūtās uz iepriekšējās, tad tas bija vispār kolēģis brauc visu laiku lamājas, saka, kafija krīt krūzīte ārā, lido, viņam vēl tā fūra tāda vecāka, viņš saka, lido kafijas krūze ārā, kas tas ir, saka, normāli braukt nevar. Tā braucam par šitādiem ceļiem, jā. Visi var aiziet nodokļu naudu, nezinām, ceļiem. Jāaiziet, viņam laikam noteikti neaiziet, jo ceļi ir briesmīgi.